Ja mēs paskatāmies un salīdzinām ar 22. gadu, tad redzams, ka tradicionālie produkti, tas ir cigaretes, sabiedrības apziņā ir kļuvušas mazliet mazāk kaitīgas. Toties jaunie produkti, kuri objektīvi nekaitīgāki, sabiedrības apziņā ir kļuvuši kaitīgāki. Un no šī skatu punkta, es nezinu, te raudāt vai kliegt, es domāju, ka tās ir sekas lielā mērā tam, ko pieņēma Saeima un visam tam informācijas fonam, kas to visu pavadīja. Es būtu ļoti pārsteigts un izbrīnīts, ja šīs izmaiņas sasniegtu mērķi un samazinātu kopumā smēķētāju, produktu lietotāju skaitu un vēl jau vairāk visu to ļaunumu, ko šo produktu lietošana nodara sabiedrībai. Es domāju, ka visdrīzāk sekas būs pilnīgi pretējas. Pieaugs visādu nelegālu, kreisi iegūtu produktu lietošanu, kas nozīmē, ka attiecīgi pieaugs tur organizētā noziedzība, valsts saņems mazāk nodokļus. Ja mēs liekam loģiku, citu valstu pieredzi ņemam vērā, jo tur arī visādi šādi eksperimenti ir bijuši, tad es esmu diezgan pārliecināts, ka šī Saeimas lēmuma rezultāti būs attiecībā pret sabiedrības veselību būs negatīvi.